Dārgie klātesošie, tie, kas skatās mūsu tiešraidē, esiet sveicināti atpakaļ skaistā notikumā, kas ir konference jauniešiem un ne tikai jauniešu lietās iesaistītiem, pilnīgi noteikti. Vai jaunietim ir vieta Latvijas politikā? Tāda ir šīs dienas galvenā tēma, ko mēs pārcilājam daudz un dažādos veidos, arī caur diskusijām, kas mums arī bija pirms tam. Mums bija vairākas prezentācijas, vairāki pieredzes stāsti, arī pats Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs bija pie mums ciemos. Tā ka gadījumā, ja tie, kas skatās tiešraidē, kaut ko no tā visa ir palaiduši garām, tur ir iespēja patīt atpakaļ. Jā, patiniet atpakaļ un paskatieties varbūt kādu momentu, kas interesanti, arī ļoti daudzi ziņu portāli jau par mums ir salikuši ziņas. Tāpēc vien mēs esam riktīgi kruti, un tā ir patiesība. Ļaujiet man stādīt jūs priekšā nākamo diskusiju, jā, otro šīs dienas diskusiju. Un tā būs ar nosaukumu, vai Latvijas politiskā vide ir ieinteresēta jauniešu pēctecībā. Bez atbilstošas vides, kurā jaunieši jūtas uzklausīti, kurā viņu viedoklis tiek ņemts vērā, jauniešu pilsoniskais aktīvisms nav iespējams. Uz jautājumu, vai Latvijas politiskā vide ir ieinteresēta jauniešu pēctecībā un kā to veicināt, atbildēs mūsu šīs dienas otrās diskusijas viesi, ko arī šajā mirklī es pa vienam arī uz, protams, aplausu pavadījumu aicināšu uz skatuves. Providus direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka ar aplausiem. Var izvēlēties. Jā, droši, droši. Tieši tāpat arī politiskā aktīviste Akims Savruckis tiek aicināts uz skatuves. Lūdzu, lūdzu. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Silvija Reinberga ar aplausiem. Un šo diskusiju mums moderēs klubs māja viceprezidente ārlietās Patricija Kleinberga. Ar aplausiem. Un oficiāls pieteikumus arī, protams, caur video formātu. Lūdzu. Dāmas un kungi, cienījamie diskusijas dalībnieki, godātie viesi un tiešraides skatītāji. Mēs laipni lūdzam jūs šajā diskusijā par jaunatnes iesaisti Latvijas politikā. Tēmā, vai Latvijas politiskā vide ir ieinteresēta jauniešu pēctecībā. Atbilde uz to, vai Latvijas politikā ir vieta jauniešiem, ir subjektīva un atkarīga no ļoti daudz un dažādiem faktoriem. Tajā skaitā sabiedrības attieksmes, politiskās kultūras un šī brīža politiskās sistēmas darbības. Daudzās demokrātiskās sabiedrībās, tostarp Latvijā, tiek atzīta jauniešu iesaistīšanās politikā. Tomēr tādi izaicinājumi kā stereotipi, šķēršļi ienākšanai un uzskats, ka jauniešiem trūkst pieredzes, dažkārt var kavēt jauniešu aktīvu iesaistīšanos politikā. Tāpēc šodienas dialogs nav tikai saruna. Tas ir aicinājums uz darbību. Mani sauc Patricija Kleinberga, un šodien es būšu šīs diskusijas moderātora, kurā kopīgi izpētīsim izaicinājumus, atzīsim panākumus un bruģēsim ceļu nākotnē, kurā jauniešu līdzdalība ne tikai tiek veicināta, bet arī aktīvi attīstīta un izaudzināta. Mūsu cienījamie diskusiju eksperti piedāvā dažādas perspektīvas, lai izgaismotu ceļu uz vairāk iesaistītiem un informētiem jauniem pilsoņiem. Tāpēc iepazīsimies. Providus direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga. Un pilsoniskā aktīviste Akims Savruckis. Sveiks! Pirms mēs sākam diskusiju, es vēlos aicināt visus klātesošos, kā arī tiešraides skatītājus aktīvi uzdot jautājumus. Attiecīgo QR kodu jūs varat noskanēt telpā, tie, kas ir klātienē. Tie, kas ir attālināti, šobrīd jums jāredz QR kods savos ekrānos. Bet vēl pirms mēs atklājam ar atklājošo jautājumu mūsu paneļa diskusiju, Akim, es vēlētos tev lūgt precizēt, jo, kā jau tu dzirdēji,
Un vispārējie klātesošie dzirdēja, Lauris pieteica tevi kā pilsonisko aktīvisti. Iespējams, tu vari mums noprecizēt. Jā. Es identificējos kā nebināra persona, izmantoju vietnieku vārdus viņi, pārsvarā latviešu valodu viņa. Jā, paldies. Tas tā, lai varbūt kliedētu kādas neskaidrības. Bet, dārgie diskusijas panelisti, es vēlos sākt ar tādu jautājumu, kas ir attiecināts jums visiem trīs. Un tas ir saistībā ar to, ka es vēlos, lai jūs padalīties varbūt ar tādu kā savu veidu utopiju. Utopiju par to, kas būtu tā jūsu perfektā Latvijas politiskā vide, kas ne tikai atzīst jaunatnes pēctecības vērtību, bet arī aktīvi to kopj. Un iespējams papildus, es varu arī papildināt ar papildus jautājumu, kādi konkrēti soļi jūsuprāt ir nepieciešami, lai mēs nodrošinātu to, ka jauniešiem ir ne tikai vieta pie sarunu galda, bet ka viņiem ir arī svarīga loma Latvijas politiskās nākotnes veidošanā. Silvija, iespējams, mēs varam sākt ar jums. Jā, labdien! Liels pagodinājums būt šeit un arī būt kā pirmie, kas atbild uz šo, jāsaka, ne to vienkāršāko jautājumu. Es domāju, ka tāda utopija, bet tāpat laikā arī sapnis ir, ka katram jaunietim ir liela ietekme uz savu skolu, uz savu kopienu, uz savu pašvaldību, valsti un arī ka viņa balsī ir tiešām ļoti, ļoti liela nozīme un katrs to jūt arī tālāk globāli Eiropas Savienībā un pasaulē. Tas ir sapnis, varbūt vairāk nekā utopija, arī ka mums ir ļoti mērķtiecīga starpnozaru sadarbība, ka tās visas Latvijas Republikas ministrijas perfekti spēja komunicēt viena ar otru un atrast tos īstākos ceļus un veidus, kā motivēt arī jauniešus būt daļai no pašvaldības dzīves, savas kopienas dzīves un valsts dzīves. Es gribētu teikt, ka pēdējā laikā ir jūtams uzlabojums. Arī Patricija minēja, ka palēnām mēs varam sākt just, ka mērķtiecīgai arī jauniešu aktivitātei šobrīd ir plūcami augļi. Taču es domāju, ka mums vēl ir ļoti, ļoti daudz darāmā pie tā, lai mēs varētu tiešām padarīt šo pasauli un arī mūsu valstī nodrošināt, ka jaunieši jūtas sadzirdēti, ka jaunieši netiek nekādā veidā diskriminēti un ka viņu balsī ir ļoti būtiska loma. Paldies, Silvija. Iveta, varbūt turpināsim ar jums. Man tāda utopiska vīzija būtu par Latviju, kur mēs katrs saprotam, kā funkcionē mūsu valsts, un arī katrs jūtam dziļu atbildību par to, lai ar Latviju viss būtu labi, gan tuvākajos gados, gan arī tālā nākotnē. Un, protams, tas prasa visu paudžu ļoti aktīvu iesaisti tajā, lai šo vīziju piepildītu. Un Latvijā vēsturiski ir dažādi gājis. Parasti tās paudzes, kas vada tādu tipisku, mūsdienīgu valsti, ir kaut kur vecumā 50+. Bet es teiktu, ka Latvijā pēdējās 10 gadēs mēs esam neparasti ar to, ka tomēr mums bieži vien politikā ienāk arī ļoti jauni cilvēki. Un man šķiet, ka tas ir labi. Svarīgi būtu, lai tas notiktu ne tikai epizodiski, bet lai mēs varētu rēķināties, ka jaunieši, katra jaunā jauniešu paudze, ja tā varētu pateikt, ir tā, kura redz savu vietu politikā, un nevis statusa dēļ, bet tāpēc, ka viņi tiešām zina, kurā virzienā vajadzētu Latvijai doties, lai šajā tādā ļoti trakajā laikā, un te es domāju pat ne tikai karu, bet visu, kas šobrīd notiek ar tehnoloģijām, lai mēs spētu šo mūsu valsti visām paudzēm gan sargāt, gan padarīt labāku. Konkrētu risinājumu šobrīd es neminēšu, bet man šķiet, ka tam ir jāsākās ar tādu dziļu atbildības sajūtu, kur diez vai, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir audzināms skolās, droši vien, ka tā ir tāda sajūta, ko cilvēki iegūst, kad viņi paši mēģina kaut ko ietekmēt. Varbūt viņiem sanāk, varbūt dažkārt viņiem nesanāk, bet tad viņi saprot, ka viņiem ir jāmēģina vēl. Un man šķiet, ka ja mēs nodrošināsim jauniešiem pēc iespējas daudz tādas pieredzes, kur viņi sajūt to savu spēku, vai arī niknumu par to, ka viņiem neizdevās kaut kas, bet vienlaikus vēlmi turpināt un tomēr panākt savu, tad mēs arī šo vīziju būsim sasnieguši. Paldies, Akim. Tavs sapnis. Mans sapnis ir ļoti liels, un īstenībā es negribu kaut kādā veidā atkārtoties un atkārtot lietas, kas tika pateikts, jo es piekrītu visam tam, kas izskanēja. Manā gadījumā mans tāds viens no
lielākajiem sapņiem ir izvairīšanās no narratīva, ka jaunieši ir tikai mūsu nākotne, bet ka jaunieši ir arī tagadne. Man liekas, tas narratīvs arī atspoguļo kaut kādā veidā to, kā tiek pieņemta lēma par jauniešiem. Tas ir viens no tiem svarīgiem aspektiem, kas ir jāņem vērā arī mums kā sabiedrībai un arī lēmu pieņēmējiem. Ja mēs skatāmies caur šo prizmu, ka jaunieši ir tikai nākotnē, tad arī viņi tiek pamesti nomālā, runājot par kaut kādiem tagadnes aspektiem. Un ka viņi tiek iesaistīti procesos kā līdzvērtīgi sarunas biedri, kas var ietekmēt gan lēmumu pieņemšanas procesus, gan arī izteikt savus viedokļus, un ka viņiem ir tāda pati svarīga un svaru saturoša balss, kas ir svarīga mūsu sabiedrībā kopumā. Paldies jums, Akim, es vēlētos arī turpināt ar tevi. Un tas mans turpmākais jautājums ir par to, izmantojot savu personīgo pieredzi, ar kādiem konkrētiem izaicinājumiem tu esi saskārusies politiskās vides kontekstā? Īstenībā man ir jāatzīst, ka manā gadījumā mana pieredze ir diezgan pozitīva. Kad es tikai sāku nodarboties ar to pilsonisko aktivismu un līdzdalību, es sāku tieši ar partisku vidu. Un manā gadījumā tā bija diezgan laba, iesaistoša, pieņēmoša vide, kas bija gatava uzklausīt visādus viedokļus. Bet, kad es ienācu tieši NVO jomā, jo es strādāju Latvijas Jaunas padomu kā sabiedrisko attiecību speciālists kādu laiku, un es piedalījos arī kaut kādas sanāksmes, ko rīko dažādas ministrijas. Es ļoti skaidri atceros, ka bija tikšanās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par vienu digitālu kampaņu. Un ko es uzreiz pamanīju, ka ar visiem citiem sarunas biedriem runāju uz jūs, ar mani uz tu. Un man bija tāds, jā, tieši tā, paldies. Tas ir viens, man liekas, no tādiem labiem piemēriem, kā vienkāršā veidā var pateikt, ka jauniešus redz bišku zemākā līmenī, nekā pārējais sarunas biedrs, un kā arī jaunas organizācijas redz no kaut kādām tādām perspektīvām bišku zemākā līmenī. Un šādas it kā tik ļoti svarīgas un niecīgas parādības es vēroju ļoti bieži, iesaistoties sarunās ar kaut kādām organizācijām vai valsts iestādēm, bet tajā pašā brīdī man ir jāsaka, ko es redzu, ka no visām tām organizācijām, iestādēm un citām instancijām tomēr ir vēlme kaut kādā veidā iesaistīt jauniešus jēgpilni un dot viņiem iespēju piedalīties sarunās un izteikt savu viedokli, lai tas viedoklis ne tikai tiek uzklausīts, bet arī tiek ņemts vērā. Bet kas noteikti ir tā problēma ar to, ka arī vienkāršajā līmenī ar jauniešiem runā kā ar jauniešiem, nevis kā ar līdzvērtīgu to sarunas biedru. Un es šodien šīs sarunas laikā ļoti bieži minēšu to tieši komunikācijas aspektu. Tas man personīgi ļoti kaut kādā veidā atsaucās, ka es pamanu nevis kaut kādas ne tikai lielas lietas, bet arī mazas niecīgas detaļas, kas it kā šķistu nav tik ļoti vērtīgas, bet īstenībā, ja tu ielūkojies un ieskaties, tas arī bieži vien parāda to attieksmi pret šo konkrētu sabiedrības grupu. Paldies tev. Man pavisam tāds īsts jautājums uzreiz, kas man ienāk prātā, ir par to, kā tavuprāt, vai tev liekas, ka izglītības sistēma un tas, ko mēs mācām skolā, vai tas kaut kādā veidā var palīdzēt celt šo pilsonisko aktīvismu un palīdzēt tam, ka tie jaunieši tiek sadzirdēti arvien vairāk? Pilnībā noteikti jā, un šeit arī ir saruna par to, ka mums ir jākomunicē ar jauniešiem saprotamā valodā, jo mēs izmantojam tos buzzwords, kā jauniešu jēgpilni iesaist lēmumu pieņemšanas procesos. Es jums varu apsolīt, jūs pienāksiet klāt kādam cilvēkam, jaunietim Vecrīgā, pateiksiet to, un ja viņš nav no mūsu politiskā burbuļa, viņam nav ne jausmas, ko tas nozīmē. Un tā ir tā milzīgā problēma. Mēs dzīvojam, kas mums ir jāapzinās, mēs visi dzīvojam šajā NVO politiskajā burbulī. Mēs zinām, kas ir jēgpilni iesaiste, mēs zinām arī kaut kādus radītājus, statistiskas datus, bet komunikācijas aspekts un arī izglītības aspekts
šeit ir ļoti svarīgs tieši tajā ziņā, ka mēs pasniedzām to informāciju jauniešiem saprotamā valodā, un mēs arī apzināmies, ka ne visi cilvēki ir politiķi, ne visi cilvēki ir aktivisti, un ne visiem arī nav jābūt tik ļoti iesaistītiem kā Saeimas deputātiem vai aktivistiem vai provīdas direktoram vai vēl kaut kādām personām, kas ir šajā sektorā. Un tas ir tas faktors, kas man liekas ir ļoti svarīgs šajā diskusijā, gan par izglītības problēmām, gan arī kopumā par jauniešu iesaisti runājot. Paldies tev. Silvija, dzirdot šo un ņemot vērā arī jūsu lomu izglītības un zinātnes ministrijā, kā jūsuprāt mēs strateģiski varam pielietot izglītības sistēmu, lai ne tikai mēs uzlabotu jauniešu pilsoniskās zināšanas, jo, protams, mēs varam atzīt, ka tas tiek darīts, bet arī aktīvi veicinātu pilsoniskās atbildības sajūtu jauniešu vidū? Jā, šobrīd mums ir arī pieejami ICC pētījuma dati, kuros mēra 8. klašu bērnu šīs pilsoniskās izglītības zināšanas un viņu sasniegumus. Un tas, ko mēs redzam, diemžēl tā statistika rāda, ka lielākā daļa bērnu ir B zināšanu līmenī, kas mēs, protams, gribētu šos bērnus un jauniešus dabūt A zināšanu līmenī. Un tas, kas ir mazliet biedējoši, ka 4% 8. klases skolēni nav nekādu zināšanu pilsoniskajā izglītībā par valsti, par demokrātiskajiem procesiem un arī par šo politisko izglītību. Un kas tad notiek ar šiem 4% bērnu? Skaidrs, ka viņi ir daudz vieglāk manipulējami, viņiem ļoti trūkst arī kritiskās informācijas, kritiskās analizēšanas prasmes. Un šiem bērniem, protams, ir daudz dažādu izaicinājumu arī iekļauties mūsu sabiedrībā un dzīvot tādu, es gribētu teikt, pilnvērtīgu dzīvi. Jo, manuprāt, lai jaunietis varētu tā uz 110% izmantot visas iespējas, ko mūsu Latvijas Republika, mūsu demokrātiskā valsts iekārta nodrošina, tad šim jaunietim vienkārši arī ir jāzina tās iespējas, kas viņam ir pieejamas. Jāsaka arī, ka ministrijas ietvaros, ja tā man jautā, tad pēdējos gados tā aktivitāte var būt tieši tādā jaunatnes politikā, jo Izglītības un zinātnes ministrija nes atbildību par jaunatnes politiku Latvijā. Un tās aktivitātes noteikti būtu gribējies vairāk arī man pašai kā jaunietei. Man ir 26 gadi un es esmu viena no jums un es zinu to, kas mums būtu svarīgs un pēc kā mēs alkstam. Un tas arī ir viens no maniem pienesumiem manā amatā kopā ar manu ministru Andru Čakšu. Un tas, ko mēs esam uz 2024. gadu plānojuši, tas ir jaunatnes monitorings, kurā mums būs aptaujas jauniešiem, kurā viņi varēs dalīties ar to, kas viņiem ir svarīgs, kas viņiem trūkst un ko viņi gribētu citādāk. Tāpat pirmo reizi ir valsts pētījuma programma tieši par jaunatnes līdzdalību. Jo, kad mēs arī gūsim šos pētījuma datus, un tas ir pirmo reizi Latvijas vēsturē būs šāda iespēja, mums arī būs daudz vieglāk, es domāju, ietekmēt citus lēmumu pieņēmējus tajā, kā mēs varam jauniešus vairāk integrēt mūsu politikā un arī tapt viņiem labāk sadzirdētiem. Bet par šo izglītības perspektīvu ir skaidrs, ka šī līdzdalība kā prasme ir ļoti, ļoti svarīga un arī šī pilsoniskā izglītība ir ļoti, ļoti būtiska katram no mums. Un arī es domāju, ka šeit klātesošie, kuri vēl mācās skolā, tad zina, ka ar projektu Skola 2030 pilsoniskā izglītība ir viena no caurvīju prasmēm. Tomēr jāsaka, ka šis mācību saturs un arī šī programma attīstās. Un es domāju, ka es nevaru noliegt arī to, ka ir vietas, kur ir nepieciešama pilnveida. Arī redzētā īsfilma un tie dati, ko Dobeles valsts ģimnāzijas skolēni šajos aptaujās un ja mēs tos varētu teikt pārbaudas darbos, ir snieguši tās zināšanas. Ja maijā viņiem zināšanas ir teiksim, tā diezgan švakas, tad ar pedagogu jau ļoti mērķiecīgi strādājot vienu semestri, zināšanas krietni uzlabojas. Un tā ir ļoti pozitīva zīme, ka ir bijis šis pedagogs, kurš ir tiešām investējies, un es pieļauju ļoti daudz arī savu privātā laika ieguldījusi, lai varētu palīdzēt saviem jauniešiem celt šīs zināšanas. Un jo vairāk mums būs arī šādi tiešām ļoti motivēti un ieinteresēti pedagogi, kuriem būs mācību materiāls, kuriem būs arī interese mācīt bērnus, arī tos, kuriem varbūt saka, ka viņus politika pilnībā neinteresē, un vecāki saka, ka nav jāiet vēlēt, un viņi noteikti savu dzīvi nekādā veidā, formā nesaist ar politiku, ka pedagogiem būs iespēja arī kaut kā atrast veidu, kā uzāķēt to visneticīgāko jaunieti, lai viņš taptu ieinteresēts.
Paldies, Silvija. Iveta, es skatos, ka jūs ļoti aktīvi pierakstāt, tāpēc es tādu konkrētu jautājumu tieši jums nepozicionēšu no savas puses. Es gribētu vienkārši palūgt tos jūsu komentārus, kas jums ir radušies dzirdot Akim un Silvijas atbildes. Es censos ar saviem pierakstiem organizēt domas, lai saprastu, cik vispār reāli jaunietim šobrīd ir ietekmēt Latvijas politiku. Jo viens ir mūsu visu 3 vīzijas un arī personiskās pieredzes, skatoties, kā jauniešiem iet, kā mēģinot iesaistīties politikā, vai arī man blakus ir 2 jaunieši, kuri paši, tā sakot, ir ļoti vai no aktīvismā vai politikā ļoti dziļi. Un es mēģinu pati priekš sevi saprast, vai Latvijā jauniešiem kļūt par daļu no politikas ir vienkārši vai sarežģīti. Jo līdzinējais mans priekšstats ir, ka tas ir salīdzinoši vienkārši, un tad es mēģināju priekš sevis organizēt domas, kāpēc. Un kad es organizēju savas domas, sapratu, ka varbūt arī nav tik vienkārši. Tā kā, kur es esmu šobrīd savā domāšanā? Pirmkārt, ir stipri grūtāk droši vien kļūt par ietekmīgu daļu no jau esošas, nostabilizējušās partijas. Tā ir šobrīd nelaime, ar kuru sirgst ļoti daudz Eiropas Savienības dalību valstis, ka principā tam jaunietim, kas kaut kad ir kļuvis par daļu no jauniešu nodaļas partijā, tur ir jāpavada 20, dažkārt 30 gadi, lai vispār kaut kā caur šīs partijas aparātam sevi parādītu. Latvijā mums ir dažas tādas partijas, kurās jaunietim būtu ļoti grūti kļūt par daļu no tāda politikas procesa, bet vienlaikus mūsu spožums un posts Latvijas politiskajā sistēmā ir, ka partijas ļoti mainās. Un esmu redzējusi, ka pēdējos gados tieši ienākot politikā jaunām partijām, viņām līdzi bieži vien dodās arī ļoti jauni cilvēki. Dažus šī pieredze aplauž. Jāsaka, ka dažkārt tās partijas ir, labi teikšu atklāti, ļoti populistiskas. Teiksim, ar KPVLV politikā ienāca daudz jaunieši. Šobrīd ar stabilitātei ienāk politikā krieviski runājošie jaunieši. Daži no viņiem pēc tam nākamajās vēlēšanās, vai arī turpinot savu karjeru, viņi uz lietām sāk skatīties savādāk. Bet tas noteikti ir veids, kā jaunam cilvēkam iekļūt Latvijas politikā. Otrs veids ir, esmu redzējusi, ka jaunieši paši kaut ko rosās, teiksim, nevalstiskajās organizācijās, aktīvisti, viņi iegūst savu atpazīstamību, viņi ir redzami sociālajos tīklos, un tad viņi kļūst vajadzīgi nevis tikai jaunām politiskām partijām, kur var visu būvēt no nulles, bet viņi kļūst vajadzīgi arī tām it kā pašām populārākajām partijām, un ņemot vērā esošo tehnoloģiju attīstību, jauniešiem šeit ir milzīgas konkurences priekšrocības. Ir paudzes, kas neko nesaprot no sociālajiem tīkliem, ļoti maz ir pieraduši doties un mēģināt panākt savu. Un te es teiktu, ka Latvijas tomēr diezgan aktīvajai jauniešu daļai ir daudz jauniešu, kuri tomēr mēģina kaut ko panākt. Ir ļoti labas iespējas būt politikā, un es tiešām šobrīd viņus gan pašvaldību mērogā, gan arī aizvien vairāk nacionālā līmeņa politikā redzu. Un tā mana pēdējā doma, kurai man gan nav atrisinājuma, tāpēc labprāt arī gribētu dzirdēt, ko sarunas biedri par to domā, ir par to, vai jaunieši ir kaut kāda īpaša atsevišķa grupa, kas ir kaut kā īpaši kultivējama, atrauta no mūsu pārējās sabiedrības. Un šeit man provizoriskā atbilde ir, ka drīzāk nē. No vienas puses jaunieši ir atšķirīgi. Ja mēs skatāmies socioloģiskiem pētījumiem, jaunieši ir optimistiskāki, jaunieši ir liberālāki, jaunieši ir atvērtāki pasaulē, jaunieši vairāk tic, ka ja viņiem vajadzētu, viņi spētu ietekmēt lietas. Bet no otras puses, te es pilnīgi piekrītu tam, ko man blakus sēdētāji teica, proti, ka jaunietis nav kaut kāds īpaši nodalāms personu, kur tu var atļauties uzrunāt uz tu tajā laikā, kad citas paudzes cilvēkus tiek uzrunāti uz jūs. Un bieži esmu redzējusi, ka izdalot jauniešus kā tādu īpašu grupu, veidojot jauniešiem orientētas politikas, tā arī sanāk, ka mums izveidojās tāds kā neliels jauniešu geto.
un tālāk neviens tos jauniešus vairs neuztver nopietni. Tāpēc mans tāds lielais aicinājums būtu mēģināt tās savas durvis vērt vaļā tad, kad ir šādas iespējas veidot to savu reputāciju, tēlu, aktīvismā, NVO, biznesā, jebkurā citā vidē, pievienoties tām partijām tajā brīdī, kad jūs tiešām redzat, ka pēc jaunām idejām un jūsu zināšanām ir vajadzība, un izmantot tās iespējas, ko veidot tā kā jaunatnes politika, jo tas ir ļoti labs treniņš, lai vispār saprastu, kā funkcionē, teiksim, jauniešu parlaments vai kaut kāds jauniešu organizācijas. Bet vienlaikus rēķinaties, ka tās parasti nebūs durvis uz lielo politiku. Durvis uz lielo politiku jums nāksies atvērt vai precīzāk sakot, izsist pašiem. Jā, paldies, Iveta, man papildus nokomentējot to, ko jūs teicāt. Es gribētu teikt, ka jaunieši tic sev, ka viņi to var izdarīt. Tomēr jāatzīst, ka gan sabiedrības viedoklis, gan arī jūtot tomēr kaut kādu viedokli un nostāju no politikas autoritātēm, mēs bieži vien varam saprast, dzirdēt un arī paši redzēt to, ka mums tomēr ir tā sajūta, ka mūs īsti neņem pa pilnu, un ka mums īsti nav vietas pat tam mūsu viedoklim, kur vēl runājot par vietu tik tiešām īstā politikas dzīvē. Un pat nesen mēs esam dzirdējuši, pat arī organizācijas ietvaros, ka mūsu virzienā tiek raidīti komentāri par to, ka jauniešiem tādas idejas, bet tās dzīves pieredzes vispār nav. Bet te ir jautājums par to, kā tad mēs gluži šo dzīves pieredzi varam gūt, ja viņa mums netiek dota. Un līdz ar to tas mans jautājums jums ir, varbūt Iveta papildinot uzreiz arī jūs varat pastāstīt par to, ka strādājot arī ar sabiedrības līdzdalības veicināšanu savā organizācijā, vai jūs izjūtat to, ka jaunieši ir kā tāda, politiska marionete citreiz, es pat teiktu tā, jo mēs varam redzēt, ka tiešām jaunieši tiek izmantoti tajā, izmantoti ar to, es domāju, ka mūsu viedoklis tiek uzklausīts tajos momentos, ka tas ir nepieciešams, piemēram, tuvojoties šobrīd ir ļoti tāds izdevīgs posms, tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un visi kaut kādās savā veida kampaņās tiek piesaistīti jaunieši vai tiek jautāts jauniešu viedoklis. Vai jūs šo saredzētu kā problēmu? Vai tas būtu jārisina, vai tas nav jārisina? Man šķiet, ka neviens labāk nenovērtēs to, vai tā uzmanība ir feika vai patiesa, kā pats jaunietis tajā brīdī, kad kāds pie viņa nāk un saka, tieši šobrīd man ir interesanti uzzināt tavu viedokli. Tā sakot, lai gan iepriekšējos dažus gadus tas tā nebija. Te gan ir jāsaka, ka dzīve ir skarba, ka to pašu droši vien, ka izjūstu arī daudz dažādu citu grupu pārstāvi, un tāpēc es par to ieteiktu nevis sašust un tā sakot protestēt, bet drīzāk izmantot iespēju. Vēlēšanas, diena ir tāds brīdis, kad tas ir apusēju iespēju laiks, un tas ir normāli, un es esmu redzējusi arī diezgan daudz jauniešus, kas tieši palīdzot kandidātiem pirms vēlēšanām parādot savu noderīgumu, un, ka viņi māk labi taisīt kaut kādus, TikTok klipus vai ir gatavi dalīt tos aģitācijas materiālus, pie reizes arī iepazīstās no liela mēroga politiķiem un parāda, ka viņi arī kaut ko spēj saprast un arī piedāvāt jaunas idejas. Tā kā, jā, dzīvē tas tā notiek, ne tikai Latvijā, arī citās valstīs, ka vēlēšanu kampaņa ir tāds medību laiks, bet es saku, ka tās medības nav vienvirzienā. Tas medības iet abos virzienos. Un jo labāk ne tikai jaunietis, bet katrs Latvijas cilvēks to apzinās, jo man šķiet, ka mums ir veselīgāka demokrātija. Protams, ka labāk būtu, ka šī tāda veselīgā viens otra uzklausīšana un kaut kādu savstarpējo saskarsmes punktu meklēšanas procesu, ka tas turpinātos arī pēc vēlēšanām. Pie tā gan ir daudz pamatīgāk jāstrādā, jo pirms vēlēšanām tas notiek pats no sevis, bet tas ir jāizmanto. Paldies, un te es vēlētos laikam arī pievienot klāt to stereotipu problēmu. Stereotipu problēmu, kas bieži vien skar jauniešus par to, ka
jā, mēs esam, bet tā īsti tas mūsu viedoklis līdz galam netiek sadzirdēts. Un, Akim, es vēlos jautāt tev, iestājoties par jauniešu līdzdalību, kā tavuprāt mēs varam kliedēt tos stereotipus vai aizspriedumus par jauniešu spējām būt politikā vai vispārīgi par jauniešu spējām? Varbūt ir kaut kas konkrēts, ko tu iesaki, lai mēs mainītu to attiecīgo paradigmu un parādītu jaunatnes vērtību arī politiskajā jomā? Pirmkārt, man liekas, ka mēs visi esam šeit klātsoši un divs pierādījums tam, ka jaunieši māk, jaunieši var un jaunieši arī var darīt, ka mēs esam gudri, mēs varam spriest, mēs varam diskutēt, mēs varam izteikt viedokļus, mēs varam ne tikai kritizēt, bet arī piedāvāt risinājumus. Šī tā bišķi subjektīva daļa, un tad ir kaut kāda daļa, kas ir balstīta faktos un pētījumos. Man liekas, mēs varam paskatīties uz pētījumiem, kas tika veikti, man liekas, Austrijā, tieši runājot par pašvaldību vēlēšanām, kur jauniešiem ir tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās no 16 gadiem, un viņiem atbildības sajūta ir tikpat liela kā pieaugušiem vēlētājiem, ka viņi balso par partijām, balstoties uz tiem pašiem faktoriem, uz kuriem balstās arī tie pieaugušie cilvēki. Ir vairāki socioloģiski pētījumi, gan arī, man liekas, Dānija un arī Igaunija tika veikti par šādām tēmām. Un kas man ir jāatzīst, Besī, ka mums katru reizi vajag pierādīt cilvēkiem, ka mēs varam, mums visu laiku vajag argumentēt, ka mēs varam, mums ir pētījumi, mums ir šīs, mēs varam. Un tas arī savā veidā noteikti rada kaut kādu apjukuma sajūtu un stresu jauniešu vidū, ir tīpaši, ka tu esi politiski un pilsoniski aktīvs, un tev visu laiku vajadzētu, pirms tu pasaki kaut kādu viedokli vai rosini kaut ko darīt, tev it kā katru reizi vajadzētu pierādīt, ka tu māki to darīt, ka tev ir tiesības to darīt, ka tu spēj to darīt. Un šis ir tīpaši cilvēkiem, kas rūp kaut kādas lietas un kaut kādas problēmas ar tuvu pie sirdīm, šis ir ļoti sāpīgi. Un, manuprāt, šeit arī ir pamats kaut kādām dusmām, kas nāk no jauniešiem par šo lietu, ka tas pierādīšanas aspekts ļoti traucē jēgpilni iesaistīties visādos procesos un diskusijās. Jā, es varu tikai aicināt kaut kādā veidā, es nezinu, ko es varu darīt, aicināt pieaugušos cilvēkus pielikt punktu šīm jautājumām tieši par to, ka jauniešiem vajag pierādīt savas tiesības un kaut kādā veidā validēt pieaugušo ekspektācijas par jauniešu spējām konstruktīvi iesaistīties dažādos procesos un beidzot ļaut jauniešiem iesaistīties šajos procesos pēc būtības. Jo faktu ir daudz, un tie fakti nāk no visām pusēm, gan no pētījumiem, gan no reālas dzīves un pieredzes. Paldies tev! Es arī esmu apskatījusies paralēli to, kas mums notiek mūsu aplikācijā ar jautājumiem, kas tiek uzdot, un arī ar nedaudz komentāriem. Es, protams, aicinu gan visus klātesošos, gan arī skatītājus tiešraidē aktīvi uzdot jautājumus, un arī tiem mēs pieķersimies. Bet, Silvija, uzdodot nākamo jautājumu jums, es arī te lasu, ka ir komentārs par to, ka bieži vien jaunieši saskarās ar to komentāru: jaunieši, atstājiet lielās lietas pieaugušo ziņā. Un, Silvija, man jautājums jums, jūs arī iegājāt salīdzinoši vecuma ziņā jauna politikā, un vai jums ir bijusi tā sajūta, ka ir nepārtraukti jāpierāda tā savu vērtību par to, ka mani ir jādzird? Es nezinu un baidos, cik atklāti es varu būt, lai es kādam nesalaužu spārdus, jo, lai būtu politikā, es domāju, arī jūs jau kā tāda tiešām politikas entuziasta daļa no pašpārvaldēm, jaunatnes organizācijām un NVO zinat, ka, lai interesētos un atklāti publiski interesētos par politiku, ir jābūt lielai drosmei. Jo ne visi to saprot. Cilvēkiem ir viedoklis par politiku. Nereti vien saka, ka visiem ir viedoklis par politiku, un jūs dabūnat attiecīgi to dzirdēt. Tāpatās, lai darbotos politikā, ir jābūt tiešām ļoti lielai neatlaidībai un arī biezai ādai, kā tautā mēdz teikt. Bet
Mans tāds šā brīža secinājums, jo jāsaka, ka darbojusies kopā ar politiķiem un politikā es esmu jau vairākus pēdējos gadus, bet pati kā politiķe es darbojos pusgadu. Un man ir, protams, savu pirmie secinājumi par to, kā ir 26 gados būt politikā. Un tas, ko es varu jums atklāt, ka ir ļoti daudz jāstrādā ar sevi par noturību, par tādu arī mentālo noturību, jo visiem ir viedoklis par mani, arī tiem, kuri mani nepazīst. Viņiem ir viedoklis par mani par to, cik man ir gadu un kā es izskatos, bet ne par to, ko es pasaku vai ko es izdaru. Un tas ir diezgan sāpīgs secinājums. Es teikšu, kā ir. Tāpat nemelošu, cīņa par manu viedokļu uzklausīšanu mēdz notikt. Jāsaka, ka ne konkrēti manas pašas darba vietā, jo mana priekšniece pati man izvēlās parlamentārais sekretārs ir tāds amats, ka ministrs ieceļ personu šajā amatā attiecīgi. Mana ministre izraudzījās mani, uzskatot, ka man piemīt tās nepieciešamās prasmes un kompetences, kas viņas komandā varētu noderēt. Bet mans darbs ir cieši saistīts arī ar Saimu. Man ir jāspēj pārliecināt par ministrijas labajām, lieliskajām idejām Saimas deputātus. Un es neliekšos, ka bieži vien es jūtu, ka mans vecums ir šķērslis, mans dzimums reizēm ir šķērslis, un kāds arī uzskata, ka man nevar būt 26 gados tāda pieredze, lai es varētu pārstāvēt izglītības jautājumu. Esmu dzirdējusi arī savā virzienā kritiku, ka man nav bērnu, tāpēc es nezinu, ko es runāju. 26 gados groziet, kā gribiet, man nevajadzētu būt skolas vecuma bērniem, būsim godīgi. Un bieži vien tiek pārmests daudz kas. Pārsvarā tas ir mans vecums. Un tas, ko es minēju par to mentālo noturību un empātiju arī pret tiem kritikas paudējiem, tas ir tāds liels darbs ar sevi. Ir ļoti labi, ja ir fantastiski kolēģi un komanda, un manā gadījumā arī politiska organizācija, kas tomēr cenšas ļoti nodrošināt šo pēctecību. Jāsaka, ka tā partija, ko es pārstāvu, arī mans kolēģis pirms manis ieņēma šo skatuvi, un mūsu organizācijā tā politiskā pēctecība pie tās tiek strādāts. Kā arī Iveta minēja, ne visās organizācijās tas tā notiek, un par ko man ir ļoti žēl, un es ceru, ka mans piemērs un mana esamība šeit varbūt iedvesmos arī citus politiķus, nebaidīties uzticēties saviem jauniešiem, jo mēs varam izdarīt patiesībā ļoti daudz. Mēs esam ļoti radoši, mēs esam nenormāli enerģiski, un mums nav problēmu kapāt 24 stundas diennaktī, ja ir projekts vai ja ir uzdevums, kas ir jāizdara. Mēs cenšamies sūdzēties maksimāli maz, un mēs cenšamies izdarīt lietas pēc vislabākās sirdsapziņas, tāpēc jo vairāk mēs arī ar saviem labajiem darbiem varēsim pierādīt sevi, un būs jauni cilvēki, kuri nokļūs šajā politiskajā arēnā un iedvesmos arī citus sekot tām pēdām, tad es domāju, ka mūsu valstī ir ļoti gaiša nākotne. Paldies, Silvija, un paldies jums visiem, kolēģi. Es domāju, ka ļoti, ļoti vērtīgas atziņas, kuras mēs katrs varam paņemt sev un paņemt to, ar ko tieši konkrēti mēs varam reflektēt individuāli. Iveta, man jautājums būs turpinājumā jums, un tas varbūt arī nedaudz jau pieķeros nākamajam tam lielajam blokam. Kā jau arī jūs pirms mirkļa visi klātesošie dzirdējāt, mēs arī prezentējām mūsu pētījuma rezultātus par šo te pilsonisko aktīvismu, par pilsonisko līdzdalību, un diemžēl jāatzīst, ka tie rādītāji ir salīdzinoši zemi. Un, Iveta, mans jautājums jums ir saistībā ar tieši mūsu darbību NVO nevalstiskajās organizācijās. Gan jūs, gan mēs kā Klubs Māja, kā organizācija, jūsuprāt, kā šobrīd ir mērāms tas NVO ieguldījums jauniešu pilsoniskās līdzdalības celšanā, un vai pietiek tikai ar to NVO darbību, vai kas ir vēl tie faktori vai institūcijas, kurām būtu jāiesaistās? Tas, ko NVO man šķiet, ka labi dara, dažādi veidi eksperimenti, kā vispār iedzīvotāji var iesaistīties un kā konkrēti var iesaistīt jauniešus. Teksim, Mana balss LV platformā viņu vada NVO. Man šķiet, ka Sabiedrības līdzdalības fonds vai kā viņi tur sauc. Kaut kas līdzīgs, kā tas nosaukums.
Man šķiet, ka viena no interesantākajām jauniešu iesaistes aktivitātēm skolās tieši pēdējos gados ir Dalnas ierosināts projekts, kur skolēniem ir iespēja pašiem izlemt par skolas labiekārtojumiem. Tā kā līdzdalības budžets, kas šobrīd notiek šur tur jau arī pašvaldību līmenī, bet tikai skolas līmenī ir kaut kāda summa, un tad skolēniem pašiem ir jānobalso un jāpiedāvā idejas, ko ar to darīt. Un man šķiet, ka tas ir tās labs demokrātijas process. Un vēl es zinu, ka notiek skolās diezgan daudz dažādu eksperimentu, un man arī bija interesanti arī uzzināt, es klausījos caur internetu, tos pētījumu rezultātus ar to eksperimentu, kas notika Dobelē un, ja es pareizi atceros, vēl kādā Latvijas pilsētā. Angurē, jā. Jā. Bet, ja mēs domājam par to, cik lielā mērā nevalstiskajām organizācijām sanāk tos jauniešus iesaistīt jau tā kā savā reālajā darbā, es teiktu, kā kurai. Providus, mana organizācija, mēs esam vairāk pētnieki, bet mums laiku pa laikam mums ir vajadzīgi komandai papildinājumi. Es nezinu, vai mēs esam labais vai sliktais piemērs, bet mums tos papildinājumus uz spēcīgos kadrus nozog pēc tam politika. Tā kā droši vien, ka tā ir laba zīme, ka, teiksim, kā jaunietis pēc tam, kad viņš ir darbojies kādu laiku NVO, viņš ir parādījis, ka viņam interesē politikas pētniecība, pēc tam dodās un jau ir spēlē tādus nozīmīgus atslēgas lomas arī politiskos amatos. Citām nevalstiskajām organizācijām es zinu vairākas, kuras ir līdzīgas, ka jaunieši tur ir atnākuši cīnīties par kaut kādu savu lietu, un tad viņi ir pamanījuši, ka ļoti sakrīt viedoklis ar kādu politisko partiju, un tad viņi kļūst arī par attiecīgās partijas tādiem ļoti redzamiem cīnītājiem, sauksim to tā. Vai varētu būt vairāk tādas nevalstiskās organizācijas, kas kalpo kā tāds jauniešu inkubators tālākai karjerai politikā? Varētu būt vairāk. Varētu būt vairāki. Sevišķi tās organizācijas, kas ir principā strādā jau ar jauniešiem apzināti. Es nezinu, kāpēc no šīm organizācijām dažkārt man šķiet, ka pārāk reti, kurš vietējais aktīvists, kas tur ir bijis, realizējis dažādus projektus, pēc tam izvēlās politiku kā savu karjeru. Bet kāpēc ir ļoti labi, ka jaunieši šajās organizācijās ir? Pēc tam es redzu, ka aktīvi Latvijas sabiedrības pilsoņi, kad stāsta man savu biogrāfiju, tur ļoti bieži ir kāda jaunatnes organizācija. Līdz ar to politika jau nav vienīgais veids, kā Latvijā var ietekmēt lēmumus. Mums ir vajadzīgi aktīvi, pašapzinīgi pilsoņi biznesā, nevalstiskajās organizācijās, medijos, un ļoti bieži tas inkubators kaut kad ir bijis organizācija. Tāpēc ir ļoti svarīgi šīs organizācijas tieši stiprināt kā tādus Latvijas nākotnes inkubatorus, sauksim to tā. Paldies. Silvija, jautājums jums. Jūsuprāt, varbūt jūs varat ieskicēt to sadarbību, kas ir NVO un Izglītības zinātnes ministrijai, kas ir varbūt tās kaut kādas sadarbības stratēģijas, kuras jūs šobrīd veicat, lai mēs celtu tiešām šo pilsonisko līdzdalību? Jā, kā jau es iepriekš minēju, tad Izglītības un zinātnes ministrija atbild arī par jaunatnes politiku, un tad Izglītības un zinātnes ministrs pārziņā ir tāda jaunatnes konsultatīvā padome, kurā darbojās virkne nevalstiskās organizācijas, arī klubs Māja ir jaunatnes konsultatīvajā padomē, ar kuriem mēs padomes sēžu laikā arī sanākam kopā un tad ejam cauri darba kārtībām. Piemēram, iepriekšējā sēdē mēs runājām par jaunatnes likuma grozījumiem, gājām cauri priekšlikumiem, kā mēs varētu uzlabot jaunatnes likuma projektu. Tāpatās ministrija sadarbojās arī atsevišķos jautājumos, kad ir nepieciešams konsultācijas, tad tiek uzrunātas nevalstiskās organizācijas, ne tikai jaunatnes, bet arī kopumā plašākā tematu lokā, jo nevalstisko organizāciju klāsts šobrīd Latvijā ir ļoti plašs, un es gribētu teikt, ka jauniešiem ir no kā izvēlēties, bet galvenais, manuprāt, ir izdarīt to izvēli un būt daļai no kādas organizācijas, un tad arī,
kāpt pa tām organizācijas kāpnēm, uzzināt visu no apakšas līdz augšai, kā tās lietas strādā un kā var iesaistīties. Jo kopumā jāsaka, ka ne tikai ar manu ministriju, bet kopumā valsts pārvaldē un politikā tās iesaistas iespējas un tie ceļi, kā panākt, lai ceļi krustotos, ir ļoti daudz. Protams, tas ir vieglāk, ja tu esi organizācijas biedrs, tad tu esi, jāsaka godīgi, tāds vērā ņemamāks, jo man kā politiķei tad ir skaidrs, ka es tevis stāvu vēl veselu organizāciju, ka tu man uzraksti ēpastu un saki, ka es pārstāvu tādu un tādu NVO. Bet rakstot vienam, protams, arī ir savai balsī ir savs svars, bet teikšu godīgi, būt daļai no organizācijas ir daudz lielāka pievienotā vērtība. No ministrija perspektīvas skaidrs, ka arī būtu jāaicina daudz aktīvāk iesaistīt tieši jauniešus. Mēs kā par jaunatnes politiku atbildīgie, mēs meklējam tiešām daudz dažādus ceļus, kā tikties, komunicēt, rīkojam pasākumus, rīkojam dažādas aktivitātes, piemēram, jauniešu galvaspilsēta un arī tam līdzīgas akcijas, kā mēs varētu arvien vairāk uzlabot jauniešu dzīvi Latvijā. Tostarp arī kādu pakalpojumu būtu nepieciešama. Kā veicināt, ka jūs vairāk dzirdat, piemēram, jūsu pašvaldībā. Tāpēc ir nepieciešams šis jaunatnes lietu speciālists katrā pašvaldībā, ko mēs esam panākuši pēdējo gadu laikā, un kas, mūsuprāt, ir ļoti, ļoti liels un labs sasniegums. Bet kopumā es gribētu teikt, ka būt daļai no jebkādas organizācijas, kas vien vērtību skalā jums ir vistuvākā, vai tā ir zaļā politika, vai tā ir politiskās partijas jaunatnes organizācija, vai tas ir, es nezinu, kāda tiesība aizstāvja organizācija, dzīvnieku brīvība, piemēram, fantastiska organizācija manā izpratnē. Galvenais, lai jūs esat iekļauti, iesaistīti, lai jūs zinat, kā tas ir līmēt, rakstīt plakātus, iet par kaut ko cīnīties. Es domāju, šeit klāt esošie visi to ļoti labi zina un ir savas viens kārtīgi izbaudījuši, bet arī tie, kas mūs klausās attālināti, nenobīties un darīt. Jā, paldies, Silvija. Starp citu, arī Klubs Māja ir ļoti tāda aktīva organizācija, ja nu gadījumā jūs vēlaties iesaistīties. Bet noslēdzot jau tuvojoties noslēgumam, Akim, jūsuprāt, kāds atbalsts ir nepieciešams gan no valdības, gan no institūcijām, gan no ministrijām, gan arī no NBO sadarbojoties, lai mēs celtu ne tikai to pilsonisko līdzdalību, bet lai arī jaunieši efektīvi spētu ietekmēt politisko lēmumu pieņemšanu? Tas ir tāds liels jautājums, akmens dievs. Piedod. Šeit ir vairāki aspekti. Man šodien noskaņojums pieķerties klāt tai komunikācijai, jo es kaut kā pēdējās dienas, kad gāju šo diskusiju, es mēģināju saprast, kādā valodā es runāšu. Vai nu formāli, vai neformāli. Es izvēlējos neformāli. Un tas iemesls ir tāpēc, ka es pēdējās dienas ļoti bieži domāju par to, kā mēs komunicējam ar jauniešiem, kad es runāju mēs. Es vairāk runāju par iestādēm, organizācijām un par to, kādu valodu mēs izmantojam. Es ļoti ilgu laiku dzīvoju pilsoniskas līdzdalības politiskajā burbulī, kur mēs runājām, mums saprotam mūsu valodā, kur mēs izmantojam jēdzienus, terminus, mums viss ir skaidrs, viss ir labi. Mums ir interesanti par šo spriest. Tagad es dzīvoju, daļēji dzīvoju citā burbulī, kur cilvēki nav tik ļoti iesaistīti. Viņi nav katru dienu, viņi nav kaut kādas organizācijas biedri, viņi neiesaistās tik ļoti šajā visā. Un ko es dzirdu un ko es saprotu, ka pirmām kārtām viņam ļoti, ļoti trūkst komunikācijas kā tādas. Un viens no labākajiem piemēriem, es it kā negribu aizskārt šo aspektu, bet laikam būs valsts aizsardzības dienas, jo es nerunāšu par pašu konceptu, bet par to, kā tiek komunicēt ar jauniešiem par šo jautājumu, ko es dzirdu no cilvēkiem, kas nav politikā, kas nav NVO jomā. Cilvēkiem nav ne mazākas jausmas, kas, kā, kāpēc notiek. Visiem ir apjukums, viņi mēģina izdomāt, ko viņi darīs, nedarīs. Viņiem trūkst tas komunikācijas aspekts. Un tas nav stāsts par valsts aizsardzības dienas tikai. Tas ir stāsts kopumā par to, kā mēs, kā valsts, komunicējām ar jauniešiem un kādā veidā mēs sniedzām to informāciju, kas viņiem ir vitāli svarīga. It īpaši runājot, piemēram, par to valsts aizsardzības dienestu. Tas ir koncepts, kas ļoti tiešā veidā ietekmēs jauniešu dzīvi, un tā ir arī šī koncepta mērķauditorija. Bet dažādu iemeslu dēļ šī mērķauditorija nav neinformēta par šo jautājumu,
viņi īsti neapzinās, kādā veidā tas ietekmēs. Un tas aspekts ir nevis tāpēc, ka viņi grib zināt, bet viņiem trūkst iespējas un avota, no kurienes ņem to informāciju. Un šeit es uzskatu, ka tā iniciatīvai ir jānāk no valsts puses, no valdības puses, jo, kā jau iepriekš teicu, un es zinu, ka es atkārtoju šo ļoti bieži, ne visi ies uz aizsardzības ministrijas mājaslapu, googlēs un meklēs informāciju par to, kāda būs iesaukums vai vēl kaut kas. Ir nepieciešama tā proaktīva pieeja šādiem jautājumiem. Un šeit tā iniciatīva ir jānāk no valdības. Un, protams, ir dažādi miljonas citu aspektu, runājot gan par izglītību un visām citām iespējām, bet vienkārši tas, kas man šobrīd ir ļoti aktuāls, ir tas komunikācijas aspekts. Paldies tev un paldies cienījamie eksperti, ka jūs atbildējāt uz maniem un Klubs Māja jautājumiem, bet ir pienācis laiks, kad mēs ķeramies klāt auditorijas jautājumiem un tiešraidžu skatītāju jautājumiem. Un šis ir jautājums, domāju, uz kuru jūs pilnīgi noteikti katrs varat atbildēt. Un jautājums skan šādi. Viens ir runāt par jauniešu iesaisti, bet vislabāk mācīties no personībām. Kuram jaunajam politiķim jūs iesakat piesakot, pat ja nepiekrītat politiskajam virzienam? Nu, šis ir ļoti labs jautājums. Ainaram Šlesaram. Vai tu joko? Nē, Latvija. Nē. Mēs varbūt varam pie šī jautājuma atgriezties beigās, lai mēs varam mirkli padomāt. Jā. Šis ir jaudīgs jautājums. Labi, sarunāts, tad padomājiet. Un, nākamais, es ceru, ka par nākamo jautājumu nebūs jāpadomā, jo jautājums skan šādi. Kā praktiski mēs varam likt politiķiem domāt arī par jauniešiem vecumā starp 13 un 17, ja viņiem nav vēl joprojām šo vēlēšanu tiesību, un kāpēc lai viņi domātu par mums, ja mēs esam tiešām tie, kas viņus vēl nevēl? Ja, varbūt, ka es uz šo. Man šķiet, ka šeit ļoti daudz, kas ir atkarīgs no valsts vai pašvaldības vēlmes vispār un sapratnes, kāpēc ar šādu vecumu jauniešiem vispār ir jārunā. Viens labs piemērs, kas man nāk prātā, pagājušās vēlēšanas CSS, ka viņi paralēli vēlēšanu procesam uztaisīja 3 paralēlos balsojumus dažādām vecuma grupām. Pavisam maziņiem tur bija jābalso, kādā krāsā būs puķes, tur tā kā pilsētas vienā no parkām. Šai vecuma grupai man šķiet, ka bija kaut kas par velo novietnēm. Tas, ko es gribu pateikt, ir, ka ir svarīgi runāt ar 13 un 17 gadīgajiem, tāpēc, ka jo ātrāk veidojās tā izpratne par to, ka mēs visi esam atbildīgi par mūsu pašvaldību, mūsu valsti, mūsu Eiropu, jo labāk. Un šobrīd tā sajūta veidojas varbūt pārāk vēl. Tāpēc, jo vairāk jauniešiem tiek dot iespēja pašiem pieņemt lēmumus, kuriem ir kaut kāda reāla ietekme, jo lielāka ir cerība, ka tas jaunietis ātrāk sapratīs, kāpēc tajā brīdī, kad viņš šo lēmumu pieņem, nevajag muļķoties vai arī nevajag būt pārāk ideālistiskam, bet ir jādomā līdzi. Mans pirmās vēlēšanas, kad es piedalījos, man bija 19 gadi, tā bija totāla izgāšanās. Tiešām es traku deputātu ievēlēju Jūrmalas domē nekad, bet tā man bija milzīga mācība. Referējot atpakaļ pie tās jūsu šodienas arī diskusijas par tiem 16 gadiem, es būtu priecīgi, ja man iespēja aplausties būtu bijusi 16 gadu vecumā, jo tādā gadījumā jau tā kā pienākotiem 19 tas būtu kļuvusi prātīgāka. Tā kā es teiktu, tas ar 13, 17 gadus veciem jauniešiem ir jāstrādā. Es neticu, ka ļoti labi varētu strādāt kaut kādas tādas plašas izglītošanas programmas, ja līdzi nenāk kaut kādi lēmumi, kur jaunieti sajūt to savu varu. Un jo vairāk mēs izveidosim tādus mehānismus, kur jaunietis var sajust savu varu un vienalga, vai tas ir lēmums par skolu, vai tas ir lēmums par pašvaldības tur velo novietnēm, vai varbūt, ka tas ir tiešām balsojums vēlēšanās, jo ātrāk mums tā kā mūsu jaunie pilsoņi sapratīs, cik īstenībā daudz ir atkarīgs no viņu izglītības, no viņu izpratnes un no viņa sajūtas par to, ka šie lēmumi ir svarīgi.
Paldies. Vai kāds no jums vēl? Jā, Silvija, lūdzu. Es labprāt papildinātu ar vienu tādu ļoti arī, tas būtībā tāda ļoti praktiska ideja. Ārpus mūsu valsts robežām jau ir sācis darboties tā saucamais Youth Check, kad lēmumu pieņēmējiem ir jāizvērtē, kā konkrētais lēmumprojekts, likumprojekts ietekmē jaunatni. Un tas strādā gan pašvaldību līmenī, gan arī nacionālā līmenī. Kad, piemēram, izstrādājot kādus jaunus ministru kabineta noteikumus, pašvaldības noteikumus vai likumu, kas starp visām ailītēm, kas ir jāizpilda rakstot tiesību aktu, ir izvērtējums uz jauniešiem. Kā šis solis, šis lēmums, šis likums potenciāli ietekmēs mūsu jauniešus, kuri pēc, piemēram, x gadiem kļūs pilngadīgi, un tas nodoklis uz viņiem attieksies, vai arī konkrētā politika jau attieksies uz viņiem, kā tas viņus ietekmēs. Un ļoti iespējams, ka tieši pieņemot kādu lēmumu, balsot par vai pret, tad šis Youth Check izvērtējums var arī palīdzēt noslēgties tiešām tomēr par vai pret. Paldies. Es parakstu zem katra vārda. Jā, man vienkārši nav ko piebilst. Labi, paldies. Turpināsim ar jautājumu. Vai jūsuprāt jauniešu kvota ir nākotne? Vai arī mēs, tas ir jautājums, droši vien kādā kontekstā ir uzdots šis jautājums, bet varbūt man papildinot, vai jauniešu kvota ir nākotne, vai arī mēs turpinam cīnīties par to, ka mums nevajag to jauniešu kvotu, ka mēs esam pietiekoši patstāvīgi un pilnvērtīgi, ka mēs varam iztikt bez jauniešu kvotas, un mēs cenšamies to vidi veicināt tādu, ka mēs varam stabili atbildēt, jā, jaunietim ir vieta gan Latvijas, gan jebkuras citas valsts politikā, un ka šī jauniešu kvota nav nepieciešama. Man gribas vairāk slēgties tieši šim apgalvojumam, jo nereti par vecumu mēs runājam, ka pēc kādas ļoti konkrētas gadskārtas mēdz teikt, ka vecums ir tikai skaitlis. Ka vecums ir tikai skaitlis. Un tas, ko es vēl līdz šai dienai neesmu varējis saprast, kāpēc uz mums tas neatiecās, kāpēc par mums nesaka, ka vecums ir tikai skaitlis, galvenais, kas mums ir prātā, sirdī un darbos. Man tiešām gribas ticēt, ka vecums ir tikai skaitlis, svarīgākas ir mūsu kompetences, mūsu darba prasmes un mūsu attieksme pret pašiem sevi, pret valsti, pret darbu, ko mēs darām. Tāpēc es paliktu pie šīs atbildes. Paldies, Iveta. Vēlēšanās nē, jo man šķiet, ka mums nav tik traģiska situācija ar jauniešu līdzdalību, lai tas būtu vajadzīgs. Nav mums tik šausmīgi iesakņojušās partijas, kur tā kā rulē tikai kaut kāda pašas vecākās paudzes, bet attiecībā uz kaut kādām nopietnām apspriedēm un tam līdzīgi, es tomēr gribētu, lai mēs vairāk ejam uz sistēmām, kas šobrīd ir dažās citās Eiropas valstīs plašāk izplatītas, ka mēs sekojam līdzi, kas demogrāfiski piedalās dažādu jautājumu, tādos padziļinātās sabiedriskās apspriedēs. Ja tur nav jauniešu, tā ir problēma. Ja tur ir tikai jaunieši, arī ir problēma. Ja tur vispār nav vīriešu, arī ir problēma. Ja atkal ir tikai vīrieši, arī ir problēma. Bet bieži vien ir tā, ka, teiksim, tad, kad tā sakot, notiek konsultācijas ar sabiedrību, tas, kas reāli ar to tiek saprasts, ir sieviete vecumā parasti starp 30, 60, Rīga vai Pierīga, kas nav slikti, bet vienlaikus, ja mēs tā kā mēģinām dabūt gan jauniešu balsi, gan vispār kaut kādu pārstāvniecību attiecībā uz kaut kādiem, svarīgiem jautājumiem, kas Latvijā ir izcināmi, mums ir vairāk pie šī jāpiedomā. Es sāktu ar šo līmeni un tad varbūt skatītos, ko darīt ar vēlēšanām. Paldies, un tad pirms mēs noslēdzam, mēs atgriežamies pie tā jautājuma, kur mēs atlikām, un es ceru, ka šobrīd jūs esat nedaudz spējuši padomāt par šo, un tad es atkārtošu jautājumu, kuram jaunajam politiķim jūs iesakāt piesakot, pat ja nepiekrītat viņu politiskiem virzienam? Es varu iet pirmā. Man ir divas ļoti tiešām sirsnīgas un jaukas kolēģis, ko es labprāt ieteiktu. Tās ir divas šobrīd arī Saeimas deputātas, un pirmo reizi viņas ir parlamentārietes. Tās ir Zana Skujiņa-Rubene un Leila Rasima. Ja jūs interesē politika, ja jūs interesē sports, kustība un bieži vien arī dažādi ļoti komēdiski atgadījumi, tad noteikti aicinu piesakot šīm abām dāmām. Kolēģi, vai jums ir vēl kādi ieteikumi?
Te ir ļoti liels jautājums, par kādu vecumu grupu mēs runājam. Šobrīd Latvijā ir daudz jaunu politiķu, nedaudz virs 30. Tā kā, man šķiet, ka gan progresīviem abi partijas priekšsēdētāji varētu būt kaut kāds 30, 32 un vēl tā kā vai arī jaunās vienotības frakcijas vadītājiem. Jurēvicam arī varētu būt tas vecuma grupas, vienkārši viņu atceros, ka viņš ienāca pirms kaut kādiem 12 gadiem politikā, Reforma partija, viņam bija 18. Un tad mēs arī redzam šāda veida trajektoriju. Ja mēs domājam par jaunākiem politiķiem, 20+, es noteikti piesakotos mūsu manai blakus sēdētājai. Līdz šim nav bijis tāda iespēja. Noteikti Selmai no progresīvajiem. Es gribētu paskatīties, kas ir tā partijas stabilitātei jaunā paudze, kas šogad kandidē Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tas nebūs Rosļikovs, tur būs citi, bet ļoti jauni cilvēki, jo, kas to lai zina, varbūt šogad stabilitātei citus gadus kaut kādā citā politiskā partijā. Un tad īstenībā arī, tad man ir grūti. Es redzu tos jaunos politiķus, bet jaunos politiķus vecumā 20+ līdz 30 gadu vecumam, tur vēl cilvēkiem ir bišku jāiestrādājās, lai varētu saprast, ir tur potenciāls vai nē, un to jūs noteikti varat redzēt ātrāk nekā es, jo viņi droši vien ir tādos kanālos, ko es mazāk izmantoju. Akim, vai kaut ko piebildīsi? Jā, es piekrītu visam tam, kas tika pateikts, un es teiktu, ka jā, Selmai, man liekas, ka arī tas komunikācijas veids un arī vecums ir ļoti tūs mūsu auditorijai. Un vienkārši es iedomājos arī par tiem cilvēkiem, kam es nepiekrītu. Man trūkst tur, es teiktu, argumentācijas kvalitātes, jo es iedomājos varbūt par kaut kādiem konservatīviem politiķiem no citām partijām, un es arī Twitterī pa laikām skatos, man visu laiku trūkst tās normālas argumentācijas. Tāpēc, jā, es palikšu pie Selmas un Paldies tev, paldies jums visiem. Mēs esam izticējuši jau nedaudz no laika, bet man ir pats pēdējais jautājums, uz kuru es jums lūkšu katram individuāli atbildēt tikai ar jā vai nē. Vai jaunietim ir vieta Latvijas politikā? Jā. Jā. Jā, ja pats to izcīna. Brīnišķīgi. Es arī saku jā, un ar to mēs noslēdzam šodienas diskusiju. Paldies mūsu ekspertiem, paldies visiem skatītājiem. Paldies liels visiem diskusijas dalībniekiem. Paldies tev, Patricija.